Iepriekšējās sērijās Lauma atgriezusies no Īrijas, kurp savulaik aizmukusi, jo tika vainota noziegumā. Viņas vainas dēļ it kā pazudis mazais brālis. Patiesībā to organizēja viņas vecākā māsa Regīna ar savu līdzzinātāju Elmāru, kurš nu ir atgriezies, lai šantažētu Regīnu. Vecākā māsa dzīvo uz Laumas rēķina un cenšas iekārtoties Ralfa birojā, bet Lauma ir satikusi liktenīgo vīrieti, producentu kompānijas līdzīpašnieku Ralfu. Viņiem bija skaists vasaras romāns, bet no Indijas ir atgriezusies Ralfa sadarinātā Elza, pārsteidzoši līdzīga Laumai. Menedžera Māra vazājas deguna fotogrāfu Kristapu, te ļaujoties, te atsakot. Toties pa īstām puisī ieķērusies ir Baibas un Askolda meita, pusaudze Evija. Laumas sirds ir salauzta, un no viņa soda Ralfu, no viņa izvairoties. Ralfs vēl nav gatavs pārtraukt attiecības ar Elzu. Labrīt! Tu gan neizties pēc tādas, kurai vajadzētu ātro palīdzību. Kāpēc tad ātro? Regīna vakar to tā pasniedza. Paldies, man viss labi. Tad jau varēja atnākt uz savu pirmo korporatīvo ballīti. Es tev vakar gaidīju, domāju, ka tu būsi. Pirmkārt, es nezināju, ka tu man gaidi. Un otrkārt, es gatavojos prezentācijai. Šodien BV atrādīju, viņai patika. Lai neizskatītos, ka es tevi vajāju, Lauma, es tev gribēju paprasīt vienu lietu. Vai tiešām pēc visa tā, kas starp mums ir bijis, tev ir radies priekšstats, ka es esmu tāds kretīns, par kādu tu man uzstājies? Klau, es biju aizbraukusi līdz Kristapam, bet kaimiņi saka, ka viņš naktī nesot bijis. Viņiem bija rezerves atslēga, mēs iegājām iekšā, bet es redzēju tikai bruņurupuci, kurš bija ļoti bēdīgs. Bet nekas neliecina par to, ka Kristaps tur būtu bijis. Labi, netaisi te traci. Piezvanīšu Armandam, varbūt tas klaidonis palicis pie viņa. Bet viņi taču vakar gandrīz sakāvās. Kas ķīvējis, tas mīlējis. Tā teica man vecmāmiņa. Un ko jūs abi balodīši te dūdojat? Runājam par jauno projektu. Par kādu tad? Par ķīvēšanos un mīlēšanos. Oho. Mēs esam visi izrunājuši, es došos, man daudz darba. Lauma, tu vienalga paliec man atbildi parādā. Kāpēc tik naiva tu? Kāpēc tik tīra kā debes? Saplaisās ledus, pāri upei tā nebūs. Kas tad nokļūs pie tevis? Balu un aizmigu, Uzēd pa virsu. Nepārcenties, mazā. Kā tev šķiet, kad Bērziņa īpašuma varētu sākt kļūt mūsējā? Es darīšu, ko varēšu. Par to var būt drošs. Es nepārtraukt uz to eju soli pa solītim. Es nezinu, kas tur ir, bet labāk nerādies acīs. Jā. Sveicināti. Vai Regīna Dzirula? Jā.
lai es vakar pasaku? Es gribēju tev teikt, ka es nedomāju, ka tu esi kretīns. Kur tu esi? Pie jūras. Pie zilā soliņa? Jā. Pagaidi man, kas tūlītās būšu. Esmu no jūsu bankas, kur jums ir liels kredīta saistības. Tā kā uz mūsu vairāk kārtējiem aicinājumiem ierasties jūs nereaģējat, esmu atnesis jums brīdinājumu. Ja 20 darba dienu laikā nesamaksāsiet līgumā minēto summu, būsim spiesti griezties tiesā. Lūdzu. Paturēsiet, lūdzu. Ja gribat, varat uzcienāties. Ļoti garšīgas. Patiesībā es jau neesmu vienīgā mājas īpašniece. Man ļoti žēl, Cirulis kundze. Jaunkundze, es parunāšu ar savu līgavaini. Es domāju, ka mēs noteikti kaut ko izdomāsim. Ieteikt nevilcināties. Citādi var izrādīties, ka pēc pusgada šeit vairs nedzīvosiet. Cik jūs bargs? Un kur tad jāaprakstās? Šeit, lūdzu. Lūdzu. Visu labu. Visu labu. Dzirdēji? Es nesaprotu, kā tu tik zemu varēji nolaisties. Tie taču ir 1000, ko tu esi notērējis? Man ļoti žēl, ka tev sāpēja. Ļoti žēl. Es arī biju pārāk asa. Es negribēju tevi sāpināt. Es tev nemeloju. Es vienkārši nevarēju atrast īsto brīdi, lai pateiktu Elzai. Redzi, es jau 2 ļoti dārgus cilvēkus savā dzīvē esmu zaudējis. Es sabijos. Nevaru atrast īstos vārdus. Tu man esi ļoti, ļoti, ļoti dārga. Un tu esi vienīgais, ko es vēlos šajā dzīvē. Kas viss labi? Ko mēs darīsim, kad jūra ir salsa? Paliksim kopā. Jāpasaka tikai Elzai. Es negribu, lai viņi uzzina to no citiem. Tici man, viņa ir ļoti labs cilvēks, un viņa nav to pelnījusi. Viņa tevi mīl? Nezinu. Domāju, ka jā. Tad tas sāpēs. Ļoti sāpēs. Jā. Mums visiem sāpēs. Ļoti, ļoti sāpēs. Kāpēc pasaulē ir tik daudz sāpju? Lai mēs paliktu kopā. Jāpasaka Elzai. Bet tu ļauj man to izdarīt, labi? Mums ir jāiet. Sofija gaida. Jā, man arī darbs gaida. Tu piekritīsi, ka mums kādu laiku vēl jāpastaigā atsevišķi? Ko?
Kur tas Rāls tā kavējās? Viņam jau pirms pusstundas vajadzēja būt klāt ar jauniem līgumiem. Nezinu, vai viņš tā kavētos, ja viņš nebūtu tās brāļa dēls. Bet ar taisnību, ka tu Baibas jaunajam projektam esi atdevis viens no mūsu svarīgākajiem sociālā projekta atbalstītājiem? Mēs dabūsim citus. Jā, un kā tu domās arī ko Ziemassvētku koncertu bez viņiem? Es visu nokārtošu. Nē, nu kolosāli. Tev gan ir plašs sirds. Tu esi gatavs novilkt pēdējo kreklu. Baiba ir mana sieva, un man viņa ir jāatbalsta. Jā, un vispārējo kantoru var neatbalstīt. Nu, super ģimenes būšana, superīgi. Nepārspīlē. Ja tev tiešām liekas, ka mums tie atbalstītāji tik ļoti ir vajadzīgi, nu, tev nāksies ar Baibu tikties pašai un vienoties. Varbūt var izdarīt tā, ka vilks ir paēdis un kas dzīve. Tu piemini mans vārds, būs tā, ka būs kaza beigta un vilks būs badā. Nu, atredz, kam uzticēt lietišķu sadarbību. Turklāt tādu, kas saistās ar lielu naudu. Un tik tālāk par savu lupatu kalnu vispār nekad neko nav redzējis. Vai kaut kas ir noticis, meitiņa? Kā tu domā, kā tas ir dzīvot ar dubultu morāli? Ko tu to gribi teikt, Evī? Čau, meitenes! Čau. Evī, mēs ar tevi varam aprunāties. Par ko tu gribi ar viņu runāt? Man viņai jāuzdod daži jautājumi. Un es to... Neņem ļaunām, bet tās ir tādas māsu un brāļu klačas. Nu, labi, runājiet vien. Man tik un tā vēl jāaiziet līdz veikalam. Evī, kā tu domā, ko mēs ēdīsim šodien pusdienās? Man vienalga. Un kā tu domā pierunāt viņus kļūt par kompanioniem šajā projektā? Tev taisnība. Man būs jābūt ārkārtīgi daļrunīgai. Nu, ļoti. Kā man nepatīk pieglājmoties. Man šķiet, ka tas ir tavs trumps. Panākt, lai citi pieglājmojas tev. Jā, tā būtu labāk. Bet varbūt varētu nākt man līdzi. Nē, man vēl daudz kas jāizdara. Nu, nestāsti niekus. Tu pati teici, ka vakar līdz ballītē jau viss izdarīja. Godīgi sakot, man nav noskaņojuma. Un kas tad uz sirds? Nē, nekas. Nu, nestāsti. Es tev cauri redzu. Es vienkārši domāju, ja nu Kristaps nepārodas, ko tad? Kas sirsniņa trīc? Nu, neesmu jau no dzeles. Savējais taču. Es atceros bērnībā, kad tētis visu nakti nepārnāca, mamma zvanīja uz slimnīcām, morgiem. Kā tas beidzās? Tētis pēcpazienā pārnāca. Nu, re. Kāpēc tu man neteici, ka tu satiecies ar Laumu? Redzi, viss nav tik vienkārši. Tu man neusticies. Es taču esmu tava māsa, mēs agrāk viens otram visu stāstījām. Redzi, mīlestība ir tāda sarežģīta lieta. Cik sen tas jau turpinās? Un kas tagad būs ar Elzu? Es viņu atstāšu. Tu gribi teikt, ka tu mīli Laumu? Un cik sen tu jau Elzu vairs nemīli? Kopš satiku Laumu. Bet jūs ideāli sadarat kopā. Nu, pajautā, visi tev to teiks. Paklau, mazais, mēs varam sarunāt vienu lietu. Nestāst nevienam. Pat ne Baibai un tētim, ne. Es negribu, lai Elza to uzzina no kāda cita. Bet ja nu tu tomēr pārdomā, ja nu tu saproti, ka Lauma nav īstā, ja nu tu atkal gribi Elzu, ko tad? Nē. Es Laumu mīlu un es viņu precēšu. Nu, redzi, tu esi pirmā, kas to uzzina. Un tomēr liekas, ka tu esi sēdis prātā. Uzvedies tā kā tāds pusaudzis. Aprunāsimies vēlāk, labi? Kā iet Ralfa firmai? Tur nav kaut kādas problēmas? Nu, labāk kā jebkad. Viss plaukst un zeļ. Vai tad tev ir cita informācija? Man tikai liekas jocīgi, ka Askolts man parkā tā pēkšņi aicina kļūt par viņu partneri. Nu, no vienas puses, es jau domāju, viņi ar to rēķinājās. Visu tavu prom būtnes laiku. Var jau būt.
Nu, kad rīkosi atgriešanās ballīti ar vēžiem un somu šņabi? Tu gan dzīvo no ballītes uz ballīti. Tu taču vakar vēl svinēji. Tu neesi noguris? Nu. Ja es dibināšu pasākumu rīkošanas aģentūru, tad tu būsi direktors. Te tu esi. Es visur izmeklējos. Nu, ko Rāvs gribēja no tevis? Neko. Nedrīksti teikt. Māmas, var tu uzdot vienu jautājumu? Jā, es klausos. Kā cilvēks var zināt, ka viņš mīl pa īstam? Nu, droši vien tad, kad viņš saprot, ka spēj pieņemt tā cilvēka vājības, pret kur viņam ir jūtas. Vājības. Un nevis mēģināt kaut ko mainīt. Mīļā, mēs nevienu nevaram pārtaisīt. Īsta mīlestība ir pacietīga. Tev tā nešķiet? Es nezinu. Man ir ļoti skumji. Pie vainas kāds puisis? Nav svarīgi. Kas? Es tikai baidos. Vai piedod? Jā, jūs jau esat klāt. Es tūliņ būšu. Jā, vienmeklīt. Jā, tu vēl te būsi. Parunāsim vēlāk. Labi? Mīlestība ir pacietīga. Mīlestība ir pretīga. Ew. Kristap! 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 Ko tu bļauj? Izslēdz gaisu. Tu esi pilnīgs idiots. Mēs taču tā satraucāmies. Jau uz morgu piezvanījām. Nu, kāpēc tāds tracis, ko? Mēs taču visi par tevi uztraucamies. Domājam, varbūt es iegais jūrā un noslīcis. Un vēl jau tā fotosesija. Cik pulkstens? Kaut kur 11:30. Jā, bet šitādā paskatā tu birojā nevar rādīties. Tu domā? Es tā atnesīšu kaut kādu matraci. Izgulies kārtīgi. Es tev pasargāšu. Man jau liekas, ka Kristaps ir ļoti spējīgs puisis. Varbūt viņš pat varētu būt noderīgs mūsu jaunajā projektā. Jā. Šķiet, katra viņa fotogrāfija tapusi ar tādu lielu mīlestību. Un kā ir ar tevi? Ar tavu mīlestību? Vai tev ir draugs? Jā, ir gan. Un tu kopā ar viņu esi laimīga? Jā. Paldies Dievam. Citādi man jau sāk likties, ka tas mūsu kārumnieks Ralvs met uz tevi acis. Bet viņam jau ir līgava. Nu, zini, Elziņa, tāda labs cilvēku bērns. Mēs ar viņu esam saraduši gandrīz kā ģimenes locekļi. Mēs ar Askoldu ceram, ka viņiem drīzumā būs kāzas. Au! Kas notika? Nekas. Viss kārtībā? Jā, mēs ar Askoldu ļoti ceram, ka Ralfs Elziņu drīzumā apprecēs. Viņi jau tik sen pazīst viens otru, ir pārbaudījuši viens otru. Un man liekas, ka tā ir pareizi, nevis kā tagad jaunie pa galvu pa kaklu un pēc tam visu mūžu streb to putru, ko ievārījuši. Kā tev šķiet?
Un cik ilgi tu ar savu draugu jau esat pazīstami? Nevisai ilgi. Vai bieži tiekaties? Varbūt dzīvojat jau kopā? Nē, un tiekamies arī reti, ļoti reti. Lamiņ, viss ir kārtībā? Jā, viss kārtībā. Es vienkārši gribu, lai mēs būtu draudzenes. Citādi es neesmu radusi tā strādāt kopā ar kādu, tā kā ar svešinieku, neko par viņu nezinot. Labi, beigšu runāt, sākšu beidzot strādāt. Jā, es arī. Tad līdz vēlākam. Viss, man vajag tavu piekrišanu sadarbībai ar Igauniem. Ilgāk mēs vairs nevaram vilcināties, ir jādod atbildi. Tu taču zini, cik man šobrīd ir daudz darba. Mēs tiešām nevaram to jautājumu atlikt uz kādu mēnesi. Iedomājies, kā es jūtos. Man jāaiziet pie viņiem un jāsaka, ziniet, pagaidiet kādu mēnesi. Bizness nepieļauj pārsteidzīgus lēmumus. Un es nevēlos nekur iesaistīties, ja es neesmu 100% pārliecināts. Dod man tos papīrus. Es solos apdomāt. Līdz rītdienai. Ko tu te? Man izdziļa. Kas tad? Tava dusmīgā priekšniece. Sofija? Jā, mana klikšķināšana viņai traucēja. Ir nu gan, tā kā man 80-gadīgā vecmāmiņa. Bet tad, kad vajadzēja sūtīt pēc smukās betiņas, tad Armandiņa lūdzu aizskrien. Au! Piedod, nevarēju noturēties. Šuplāt! Mārta, man atnesam pēc tam tās vecās dāmas, man jāsalīdzina izcimumiem, ja? Tagad man šķiet. Tā. Tikai to man vēl vajadzēja. Jaunu smelus manā dzīvē, it kā ar vecajiem jau nebūtu gan. Visas manas ieceres par dzīves sakārtošanu ieskrien strupceļā. Vienkārši brīnišķīgi. Baiba man tincinās un tincinās. Tā noteikti būs. Un man būs jārāda priecīgs ģīmes, kad visi gatavosies Ralfa kāzām. Kāds prieks un kāda laime. Un kas notiks, kad Baiba uzzinās, ka es esmu viņai melojusi? Kādas tad būs mūsu attiecības? Vai mēs vispār varēsim kopā strādāt? Nu, neesi pārdomājis. Varbūt pats tomēr aprunāsies ar savu kundzi. Zanīt, beidz runāt ar mani tādā tonī. Nu, ko jūs man visu šodien piesienaties? Nu, pat jau ar Ralfu izbāros. Mēs taču esam viena komanda. Zini, pēc tavu gājienu ar atbalstītājiem izskatās, ka neesam visi. Nu, izbeidz. Paklau, tu vieglu roku lāpīdam savu nolādēto sirdsapziņu, tu ievāri tādu putru. Un jāstarp, protams, man ir. Es gadiem ilgi kopu tās attiecības ar sponsoriem, lai mēs beidzot būtu uz zaļa zara, un tu vienkārši kaut kādam balagānam, kaut kādam viendienītim atdod mūsu lielākos naudas maisus. Nepārspīlē. Nav jau tik traki. Es šovakar paņemšu labu vīnu un trifelus un iebraukšu pie tevis un parunāsim. Zini, tu tā savs trifelis. Var nebraukt, es mājās nebūšu. Labi, es izdomāju izcept pankūciņas. Es domāju, Evija arī būs noskrēdījusies, gribēs ēst. Tuliņ būs mājās. Es tev arī būs cienāšu. Man ir ļoti garšīgs ievārījums. Sēdi, es tulīt. Paldies, es tiešām negribu. Kāpēc? Vajag ēst. Tev taču vajadzīgs spēks prezentācijai. Starp citu, es rīt sarunāju, mums jau dažas tikšanās. Bet tu taču varēsi. Baiba?
Es tā padomāju. Man tiešām ļoti žēl, bet es nevarēšu būt par tavu palīgu. Man ir tik daudz darba birojā, ka... Bet pagaidi, tas taču nemaz nav nopietni no tavas puses. Par darbu birojā tu neuztraucies, es ar Ralfu un Askoldu visu sarunāju, viņi iztiks bez tevis. Un Ilūte un Māra, lai kustina ātrāk savus piecpuses, viņas nemaz nav pārstrādājušās. Neredz, lieta ir tāda, ka es nezinu, cik es ilgi vēl te būšu. Iespējams, man uz laiku būs jāatgriežas Sīrijā. Ai, cik žēl. Man tā patīk ar tevi sastrādāties. Vai nu vien jau es netikšu galā. Un tad jau iznāk, ka viss sāk ļodzīties pašā sākumā. Man ir priekšlikums. Šobrīd bez darba ir mana māsa Regīna. Ja tev patīk sadarboties ar mani, tev noteikti patiks sadarboties arī ar viņu. Viņa ir pat apģērīgāka par mani. Regīna, es neko neesmu par viņu dzirdējusi. Lamiņ, ja es pirmie tev tincinot mazliet pārspīlēju, varbūt es pāršāvu pār strīpu, bet tad tu esi droši. Ja tavs lēmums ir tāpēc, ja, tad es tev varu apsolīt. Viss ir kārtībā, Baiba. Un es jau nekur arī nepazudīšu. Es tepat būšu. Un ja tev būs vajadzīga palīdzība, es esmu vienmēr gatava tev palīdzēt. Jā? Sveika, Baiba, tēs. Klausos, Zane. Līdz manim nonākušas tādas ziņas, ka Askolds ir atdevis tev viens no mūsu labākajiem atbalstītājiem. Jā, viņš dažus minēja. Manuprāt, tas nebija visai korekti pieņemt šo piedāvājumu. Tas varētu kaitēt mūsu firmai. Manuprāt, mans vīrs un tavs priekšnieks ir spējīgs pats pieņemt lēmumus. Es un Askolds domājam, ka mums vajadzētu satikties. Lai lietišķā gaisotnē, tā teikt, bez apvainojumiem, mēs varētu izrunāt un atrisināt šo jautājumu. Tā teikt, lai lieta neaiziet pārāk tālu. Ko nozīmē pārāk tālu? Saproti, tev nevajadzētu tikties ar atbalstītājiem. Tādā gadījumā ir jau aizgājis pārāk tālu. Viņi ir ieinteresējušies par manu projektu. Cik nožēlojami. Zini, tev to vajadzētu atsaukt. Labi, bet tikties mums vajadzētu vienalga. Labi. Kad? Rīt Askolda kabinetā. Lai notiek. Sīkā nekauņa. Zemes par smiltis gaisā, jo mēs nocēlām viņai labākos atbalstītājus. Ai, redz, kādas tās lietiņas. Labi. To mēs vēl redzēsim, ko nozīmē nekorekti. Baiba, es... Paklau, bet varbūt, ka tu vēl pārdomās, varbūt ir iespējams kāds cits risinājums. Es jau esmu domājis tā, ka galva kūp. Un es esmu nonākusi pie tā, ka tā būs labāk. Halo? Čau, Regīna. Čau. Man tev ir liels lūgums, kurš varbūt tev pat patiktu. Man patiktu? Nu, vai kruīz pa vidusjūru? Negluži. Bet, kas zina, varbūt sanāk arī tas. Tev man jāpalīdz. Atceries, es stāstīju, ka Baiba, tā tērpa māksliniece Ralfa krustmāte, viņa gribēja, lai es eju pie viņas par palīdzi. Es nevaru. Kāpēc? Bet tas saistīts ar Ralfu? Jā. Es vēlāk pastāstīšu. Redz, lieta ir tāda, ka Baiba ļoti grib, lai Ralfs apprecē Elzu. Jā, tā ka saproti. Lai tak preces? Tu nesaproti. Mēs ar Ralfu... Atkal esat kopā? Tu esi nelabojama. Cik reizes kāpes uz vienu un tā paša grābekļa? Kurš? Tu pati taču gribēji darbu birojā. Un tas ir gandrīz... Nav gan tas pats. Tu man par muļķi turi. Tas ir tikai sākumā.
tev noteikti pavērsies kāda iespēja. Turklāt darbs ir saistīts gan ar skatuvi, gan naudas piesaisti un augstām biznesa aprindām. Man šķiet, tev varētu patikt. Man atkal tevi jāglābj. Lūdzu, piekrīti, un Baiba ir tik jauka. Viņa man tikko pankociņas piedāvāja. Es nezinu, vai es spēšu izlikties, ka es nekā nezinu. Bet tu gribēji būt aktrise? Nu, ne jau dzīvē. Tu piekritīsi? Nu, kas man cits atliek? Var atbraukt jau šodien? Nu, labi. Bet tu paliec man parādniece. Yes! Es tikko runāju ar Regīnu, viņa piekrīt. Ja reiz tu viņu iesaki, bet ko viņa prot? Visu. Viņa ļoti ātri mācās. Man ir jāzina, vai viņai ir laba gaume. Jā, ļoti laba gaume. Labāka par manējo. Es biju gatava, ka mēs jau šodien sāksim lielus darbus. Viņa jau pēc pāris stundām būs klāt. Nu, labi. Nu, ienāciet abas pie manis. Ai, nu baigā ņemšanās. Es nezinu, vai es palikšu tajā vecajā dzīvoklī. Jo man gribās kaut ko gaišu, lielu, plašu. Nu jā, es saprotu. Tu jau vari atļauties. Ko tad? Kā iekārtot savu dzīvi, kā pati vēlies, droši vien, bet māju var nopirkt. Varbūt es pat nemaz sev negribu tur visu iekārtot. Man šķiet, ka tas ir kāda forša vīrieša pienākums par mani parūpēties. Un savu naudu jau nu es zināšu, kur ieguldīt. Tad tev jāprec Ralfs. Zini, ko es vakar satiku uz ielas? Nu? Atceries to blondo valdiņu? Nu, to reicīgo. Nu, tas, kas piecep kantu tai osnieka meitai. Jā, nu foršs čals, kā viņam iet? Nu, foršs viņam iet, viņš ir tagad izšķīries. No tās pašas? Jā, no tās, un tagad viņš aicina mani uz randiņu. Ko, diesi? Jā, kāpēc, lai es neietu? Jā, kāpēc ne? Iemelšu tajā veikaliņā. Zini, kā man jāiet ir uz biroju, es apsolīju sakārtot. Nu labi, čau. Nu, līdz vēlākam, čau. Meitenes, šodien maksāju es. Nevajag tiešām. Nē, es taču aicināju. Tā, Regīna, es atvainojos, ka sanāk tā oficiāli, bet man tomēr ir jāzina, ar ko īsti līdz šim jūs esat nodarbojusies. Man patīk mode, esmu speciāliste. Jā, viņa ir stiliste. Turklāt Regīnai ir izcils organizatoras spējas. Viņa var dabūt gatavu visu, ko vien vajag. Un ar datoru mākat apieties? Jā, absolūti. Un kā ar valodām? Angļu. Var gadīties, ka mums sanāk sadarbība ar ārvalstu investoriem, un man kā vecākās paudzes cilvēkam tas valodas nevisai. Angļu valoda ir mana stiprā puse. Es dziesmām saprotu gandrīz visus vārdus. Regīnas stiprā puse tomēr ir mākslinieciskā. Viņai ir ļoti laba gaume. To es redzu. Nu, labi. Regīna, nāksiet kopā ar mani uz tikšanos ar mūsu atbalstītājiem. Man trūkst vārdu, lai izteiktu, cik ļoti svarīgi viņi mums ir. Mūsu projektu vislabāk prastu prezentēt Lauma. Viņa visilgāk pie tā ir strādājusi, bet gan jau mums arī izdosies. Jā, halo? Čau, Elziņ. Kā klājas? Askod, labi, paldies. Vai attiecībā uz mūsu piedāvājumu esi pieņēmusi lēmumu? Cerams, pozitīvu. Vēl nē, bet es domāju. Un kas to varētu pātrināt? Sārtu rožu pušķis vai skaists bruņnieku apciemojums? Nu, nezinu, varbūt tu varētu man iedot pēdējo gadu firmas finanšu pārskats. Man visu nopietni ņem. Nu, bet arī tos priekšlikums ir gan nopietns. Es pateikšu Zanai, lai sagatavo nepieciešamo un nosūtu tev. Jā, tas būtu jauki. Nu, tad es arī pārskatīšu. Elziņ, saka man vecam vīram, kāpēc es ar Ralfu jūs tik reti redzu kopā? Tā gan varbūt nav man darīšana. Tas mums tāds mazais ledus laikmets. Bet gan jau viss būs labi. Nu, noteikti būs. To es tev apsolu. Un es neļaušu, ka tev dar pāri. Pat mans krustdāslē. Nu, ja kas, dod man ziņu. Jā, noteikti. Paldies, Askolda. Nu, labi. Tad līdz turpmākam, jā? Atā? Jā, tā.
kas tad tur? Nu? Tu, Kristap, nu, ko tu strāvi nāc iekšā? Nē, man tas tikai grāmatas Evijas atnesu. Evijas grāmatas? No kurienes? Kur tu devīji pati? Kaut kur aizskrēju. Un kur tad tu tās grāmatas dabūji? Man studijā bija mētājās. Es domāju, labāk atnesīšu šurp, ka nepazūd. Nu, labi, noliec uz galda. Un ko tad jūs abi tur tai studijā darījāt? Nē, es jau gulēju. Mosties, Guļava! Te tu esi. Tur ārā tev jau kāds meklē. Kristaps? Nē, bērniņ, tava mamma. Tu vakar biji uz ballīti? Biju gan. Kā patika? Ar Kristapu? Ļoti labi. Tad tu viņš šurp atvilki, ko? Kādas muļķības? Starp citu, es ap 11 jau laidos prom. Viņš palika pie bāra sēžam ar to melno... Es neatceros, kā viņu sauc. Un kāpēc tu viņu atstāji? Man bija kas labāks darāms. Naktī, ko tu darīji? Tavam mazajam prātiņam to nesaprast. Nu, pasaki, ko tu darīji? Kad paaugsies, pastāstīšu. Sveiks! Ko tad darbdienas vidū blandies? Ai, nav ko jēdzīgu darīt, ja? Vai, lai nu kas tev būtu teicis? Un ko tu pati? Pagaļ jau uzminēt. Atkal medīja Ralfu vai arī atnāci pakrist uz nerviem laumai? Izvēlēs vienu no variantiem, varbūt vinnēs loterijā. Var iedomāties. Es šeit strādāju. Jā? Ko no Mels? Jā. No šodienas esmu Baibas Niedras jaunā projekta vadītāja. Un rīt, no paša rīta, mēs jau tiksimies ar ietekmīgākajiem biznesa cilvēkiem valstī. Jā? Rīkuri un Vecvagari, jā. Nu, tad uzvelc kaut ko piemērotāku. Un nesāc atkal savas āršķības ar jaunu kleitu un bižutērijas skandināšanu. Piemini manus vārdus. Nākamgad ap šo laiku man pirkstā būs briljanta laulības krecens. Un tu varēsi tikai minēt no kā. Jā? Jā. Tad varbūt vispirms pastrādā un ne tikai gultā. Mama? Vai var tā būt, ka tu otru cilvēku vairs nemīli un viss? Tu domā tā pēkšņi? Nu jā, vienkārši pamosties no rīta un saprot, ka jūs esat svešinieki. Nu, nezinu. Man jau liekas, ka tas notiek tā pamazām. Tā nemīlestība. Lai gan to nevienmēr tā pilnīgi noteikti var saprast. Nu, bet, piemēram, tu otru cilvēku mīli, tu par viņu rūpējies, gaidi, gribi ar viņu nodzīvot visu mūžu, un pēkšņi kaut kur uz ielas vai ballītē tu satiec kādu citu un saproti, ka tas otrais būs tas īstais. Uz ko tu tagad velc? Kaut kas ir noticis, meitiņa? Nē, tāpat vien. Vienkārši gribu zināt. Vai tu ar to visu man centies kaut ko pateikt? Vienkārši tāds gars stāvoklis. Domīgais. Es cik ilgs laiks Ralfam būs vajadzīgs, lai šķirtos? Un vai vispār viņš to spēs? Kad domāju par to, ka katra minūte šķiet mūžību gara, un katrs mirklis ir apdraudējums. Katrs elpas vilciens ir kā centimetrs klāt upei, kuras krastos katrs savā mēs ar Ralfu stāvam. Esmu to pieredzējusi, ka dzīvē tā notiek. Cilvēks nevar un nevar ko pateikt, un viss paliek kā bijis. Čau! Čau!
Ko tu atkal te šī varēji? Man Sofija lūdzu sakārtot. Būšot kaut kādi pārstāvi no apdrošināšanas kompānijas. Jā, nu labi, strādā. Es ienācu paskatīties, vai nevar paņemt kaut kādas sveces un glāzes. Man Ralfs atļāva. Kam tev tās vajadzīgas? Nu kā? Mēs rīkojam ballīti. Jau atkal? Tikko taču bija. Kam tad šoreiz jubilēja? Nu nē, taču Ralfs ar Elzu grib kārtīgi nosvinēt viņas atgriešanos. Vai tad tev Ralfs neko nav teicis? Man radās ideja sagatavot pārsteigumu. Vienu telpu iekārtot etniskā indiešu stilā un pa vidu nolikt tādu kā altārīti. Es esmu redzējis tašana grāmatās. Man liekas, ka viņi tieši tajā vakarā varētu visiem paziņot par savām kāzām. Īsnībā jau es priecājos par Laumu. Uz tām pirmajām viņas kāzām īrijā nebrauc. Tev patīk, ka tā māsa precās ar kaut kādu melno šahīru. Viņa taču ir teikusi, ka ir precēta. Būtu dīvaini, ja viņa būtu noklusējusi to, jo tagad būs tāda ņemšanās. Vispirms taču jāizšķirs.